já começou, mas vocês notaram que Israel não está participando da Copa? Šodien mēs kopā noskaidrosim, kāpēc tas tā ir, un arī to, kāda ir FIFA vaina visā šajā. Un tā kā Izraela nepiedalās pasaules kausā, šodien mēs devāmies Jeruzalemes ielās, lai pajautātu izrēliešiem, par kuru komandu viņi patiesībā jūt līdzi šajā 2026. gada pasaules kausā. Tātad, ja esat gatavi, sāksim! Lai saprastu, kāpēc Izraela nav pasaules kausā, vispirms mums jāieskatās pasaules kartē. Redziet, Izraela atrodas Āzijā, taču kopā ar citiem kaimiņiem, kuri nav mums tik draudzīgi, piemēram, Afganistānu, Pakistānu, Sīriju, Irānu un vairākiem citiem. Un, protams, tā kā Izraela atrodas Āzijā, Izraela spēlēja Āzijas futbola asociācijā. Un Izraela ne tikai piedalījās, bet arī uzrādīja labus rezultātus. Turklāt Izraela uzvarēja Āzijas kausā 1964. gadā. Un ne tikai tas. Iepriekšējos kausos 1956. un 1960. gadā Izraela kļuva par vicečempionu. Un nākamajā gadā, 1968. gadā, Izraela ieguva 3. vietu. 1970. gadā Izraela sasniedza milzīgu panākumu tik mazai nācijai. 1970. gadā Izraela kvalificējās pasaules kausam. Bet visi šie Izraēlas futbola panākumi sāka traucēt tām valstīm, kas neatzīst Izraēlas pastāvēšanu. Šīs valstis, galvenokārt no Āzijas, kas cīnās par Izraēlas iznīcināšanu, dažas no tām pat līdz pat šai dienai. Un tāpēc nākamajā Āzijas kausā 1972. gadā Izraēlas komanda saņēma draudus un bija spiesta izstāties no turnīra. Iedomājieties to, 1972. gadā sākās turnīrs un Izraēla bija tur ar visiem spēlētājiem. Bet komandai nācās pamest uzņēmēju valsti. Viņiem bija jāizbrauc un jāatgriežas Izraēlā. Tas notika gan spiediena dēļ, gan arī tāpēc, ka komandai draudēja fizisks apdraudējums. Un pēc tam situācija tikai turpina pasliktināties. Izraēla, kas tajā laikā bija ārkārtīgi jauna valsts, proti Izraēla zaudēja savu neatkarību. Mēs runājam aptuveni pirms 2000 gadu, un atguva neatkarību tikai 1948. gadā. Izraēla, kurai tajā laikā bija mazāk nekā 30 gadu neatkarības, guva gan uzvaras, gan piedzīvoja neveiksmes futbolā. Un tāpēc Kuveita, kas ir maza arābu musulmaņu valsts Āzijā, izstrādā plānu pret Izraēlu. Un 1974. gadā viņi organizē balsojumu, lai izslēgtu Izraēlu no Āzijas futbola konfederācijas. Un tad visas valstis sanāk kopā, un kāds bija rezultāts? 17 valstis nobalsoja par izslēgšanu, 13 pret izslēgšanu un 6 atturējās. Un ar šo rezultātu Izraēla tika oficiāli izslēgta no Āzijas futbola konfederācijas. Paskatieties uz šo absurdu. Es burtiski stāvu Āzijā. Izraēla nevienā brīdī nav pametusi Āzijas kontinentu. Tomēr Izraēlai no 1974. gada tika aizliegts spēlēt futbolu Āzijā un galvenokārt piedalīties pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs Āzijas zonā. Un īstais jautājums ir, kā Izraēla var piedalīties pasaules kausā, ja Izraēla nevar piedalīties kvalifikācijā? Un teļu tas ir.
Tieši tā, šajā brīdī jau 1974. gadā tam, kam vajadzēja iejaukties, bija Startautiskā futbola organizācija, kas arī organizē un kontrolē pasaules kausu, proti FIFA. Un ko FIFA darīja, redzot, ka politisks balsojums iejaucas futbolā? Ko viņi izdarīja? Un atbilde ir pilnīgi neko. FIFA vienkārši redzēja, kā politika iejaucās, un viņi nomazgāja rokas un neiejaucās. Tātad, kas notika ar Izraēlas nacionālo komandu? Izraēla tad sāka spēlēt Okeānijas zonā, pēc tam Izraēla pārgāja uz Eiropas līgu un pat aizvadīja dažas spēles arī CONMEBOL, Dienvidamerikas līgā. Un visbeidzot, 1994. gadā, 20 gadus pēc izslēgšanas, Izraēla beidzot tika pieņemta par pilntiesīgu UEFA, Eiropas futbola asociācijas savienības dalībnieci. Un tam bija gan pozitīvas, gan negatīvas sekas. Pozitīvā pusē ir tā, ka Izraēla sāka spēlēt futbolu līdzās dažām no labākajām komandām pasaulē, gan klubu, gan nacionālajām komandām, kā arī Izraēla kļuva par daļu no Eiropas līgām. Un tas palīdzēja visam Izraēlas futbolam sasniegt augstāku līmeni un uzlaboties. Bet negatīvā pusē ir tā, ka tas padarīja Izraēlas kvalificēšanos pasaules kausam gandrīz neiespējamu. Tā vietā, lai spēlētu pret tādām valstīm kā Afganistāna, Irāna un citām komandām, kas nav tik spēcīgas kā Brazīlija vai Eiropas valstis, tagad Izraēlai ir jāsacenšas ar Beļģiju, Vāciju, Franciju, dažām no labākajām komandām pasaulē. Un tieši tāpēc, kopš šīs pārejas no Āzijas līdes uz Eiropas līgu, Izraēla vairs nekad nav spējusi kvalificēties pasaules kausam. Tieši tāpēc, ka FIFA ļauj politikai iejaukties startautiskajā futbolā. Un tieši futbols ir tik spēcīgs ierocis, lai satuvinātu tautas, apvienotu nācijas un patiešām veicinātu mieru. Un mēs redzam, ka dažreiz futbols tiek izmantots tieši pretēji. Un es domāju, ka labākais piemērs tam, kāds potenciāls ir futbolam, ir paskatīties uz Izraēlas nacionālo komandu. Un mums nav jāskatās tālu. Paskatīsimies uz komandu, kas piedalījās kvalifikācijas spēlēs, pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs, kur Izraēla šoreiz nekvalificējās 2026. gada pasaules kausam. Šajā komandā mums ir plecu pie pleca arābi, musulmaņi, ebreji. Mums ir fantastiski spēlētāji, piemēram, Mohameds Abu Fani, Mahmuds Džabers un Saīds Abu Farhi. Un runājot par pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm, šajās pēdējās kvalifikācijas spēlēs Izraēla spēlēja pirmajā grupā. Un Izraēla ieguva 3. vietu. Tomēr tikai pirmās 2 komandas kvalificējās. 1. vietu ieguva Norvēģija, 2. vietu Itālija, un Izraēla palika ārpusē kopā ar pārējām komandām, kas bija zemāk. Bet mēs redzam, ka tas ir diezgan labs rezultāts tik mazai valstī kā Izraēla. Bet pat ja Izraēla nepiedalās šajā pasaules kausā, katru gadu tūkstošiem, dažreiz pat 10 000 izraēliešu dodas uz dažādām pasaules vietām, lai sekotu līdzi pasaules kausam. Un šis gads nav izņēmums. Tāpēc, lai arī Izraēla nespēlē, varat būt droši, ka Izraēlā televizori ir pārslēgti uz spēlēm. Un jautājums, uz kuru mums vēl jāatbild šodien, ir, ja izraēlieši skatās pasaules kausu, par kuru komandu viņi tur īkšķus? Un tagad dosimies pastaigā pa Jeruzalemes centru un uzzināsim, ko domā šīs pilsētas iedzīvotāji. Aiziet!
Esam ieradušies Jeruzalemes centrā, precīzāk sakot, ļoti glaznainā rajonā, ko sauc par Nahalat Nahalatīvu. Kā redzat, šodien šeit ir diezgan rosīgi. Cilvēki iepērkas, pastaigājas. Tagad mēs apstādināsim jeruzalemiešus, lai uzzinātu, ko viņi patiesībā domā par pasaules kausu. Sveiki! Sveiki! Kā tevi sauc, Gili? Un vai tu vēlies skatīties pasaules čempionāta spēles? Jā, rezultāti no viņa. Un par kuru komandu tu jūti līdzi pasaules čempionātā? Tātad, es daudz par to domāju un šķiet, ka par Koreju. Skaisti, skaisti. Kādu vēstījumu tu gribētu nodot Dienvidkorejas iedzīvotājiem, kuri mūs skatās? Wow, tieši tā, esmu redzējis daudz dienvidkorejiešu, kur ierodās Izrēlā un ļoti mīl Izrēlu. Tāpēc tikai ziniet, mēs jūs arī mīlam. Nāciet pie mums ar prieku, ar mīlestību, un tas attiecās arī uz visu pasauli. Neklausieties, ko saka ziņās, tas nav taisnība. Mēs esam kārtībā. Liels paldies! Liels paldies! Tas bija prieks. Paldies visiem! Sveiki! Kā jūs sauc? Marcela. Un jūs vēlaties skatīties pasaules čempionāta spēles? Īpaši Argentīnas spēles visas. Tad es nezinu, vai redzēšu jūs pasaules čempionātā. Protams. Es ļoti novēlu Messi uzvarēt vēlreiz, jo, manuprāt, šis būs viņa pēdējais pasaules čempionāts. Un kurš tev patīk pasaules čempionātā? Francijai. Un vai tu domā, ka Francijai tiešām ir iespēja uzvarēt? Uzvarēs. Ejot pa Jeruzalemes ielām, paskatieties, ko mēs satikām. Mēs šeit satikām brazīliešus un arī kubieti. Un es gribēju pajautāt, vai jūs dzīvojat šeit, vai esat šeit ceļojumā? Jā, mēs esam šeit ceļojumā. Ceļojumā. Mēs dzīvojam šeit! Mēs dzīvojam šeit. Un tad jautājums ir, par kuru komandu jūs fanojat pasaules kausā? Par Brazīliju! Mēs fanosim par Brazīliju! Mums jācenšas iegūt 6. titulu! 6. tituls ir mūsu! Un vai arī mūsu kubietis fanos? Jā, es atbalstīšu Brazīliju. Un ir viena lieta, ko man jums jāpastāsta, draugi. Mums šeit ir bijušais futbola spēlētājs. Arī viņa dēls šobrīd spēlē futbolu Brazīlijā. Tad pastāsti mums mazliet, Man bija agrīna karjera, bet es spēlēju Amerika Mineiro un Minas Žeraisā. Un mans dēls pašlaik spēlē Betim komandā, Minas Žeraisu štatā. Un pastāsti, kāds ir tava dēla vārds, lai cilvēki arī varētu sekot līdzi. Tas ir Vitors Ugo, Betim vārdsargs. Tātad, Vitor Ugo, apskāviens tev. Un arī šeit būs komanda, kas atbalstīs Brazīliju tieši no Jeruzalemes. Brazīlija par! Atā. Kā jūs sauc? Es esmu Bahars un šis ir Nissans. Un jūs vēlaties skatīties pasaules kausa spēles? Protams, Kas tas ir? Naktī, no rīta un vakarā visu laiku pasaules kausa. mēs gaidām pasaules kausu ik pēc 4 gadiem. Un ļoti svarīgi, kam jūs jūtat līdzi? Kuru komandu jūs vēlaties, lai uzvar šogad? Tad es atbalstu Argentīnu līdz galam. Es atbalstu Portugāli, Ronaldo pēdējā dēļa, Havas Kolbators. Ļoti labi. Un kādu ziņu jūs vēlaties nodot visiem, kas skatās? Ļoti daudz futbola tuvojas. Tieši tā. Atā. Kā jūs sauc? Es esmu Zivs. Es esmu E. Jūs vēlaties skatīties pasaules čempionātu? Protams, noteikti. Protams. Cik skaisti. Kāds kibuts tas ir? Kibuts Heinz Ihuds! Un kam jūs vēlaties uzvaru pasaules čempionātā? Brazīlijai. Tikai Brazīlijai. Ko tu ar to domā? Nav cita kibuca. Protams. Mēs jūs mīlam, un jums ir mūsu pilnīgs atbalsts, un jūs esat tikpat priecīgi cilvēki kā mēs. Un ar Dieva palīdzību mēs arī paši kādu dienu redzēsim pasaules kausu klātienē. Kā tevi sauc? Ibrahims. Vai vēlies skatīties pasaules čempionāta spēles? Protams, es pat paņēmu brīvu no darba tādēļ. Tiešām? Vēmēt? Kādreiz pasaules čempionāts palīdzēja darbā. Un tu katru mēnesi? Katru dienu 3 spēles. Wow! Un jautājums ir, par ko tu fano? Pasaules čempionāts ir Ronaldu pēdējā sezona, tāpēc es izvēlos Portugāli. Par ko tu fano pasaules čempionātā? Meksika! Aiziet! Es par Argentīnu, es esmu jauns, man jau ir bijuši draugi argentīnieši. Un kādu vēstījumu jūs vēlaties nodot visiem, kas mūs skatās? Vienotība.
vienotība un izbaudiet futbolu, jūs noteikti izklaidēsieties. Šalom! Šalom! Mēs satikām vēl vairāk brazīliešus šeit, Jeruzālemes centrā. Vispirms es vēlētos pajautāt, kā jūs sauc? Lucille, mani sauc Bela. Jūs neredzējāt, jo mēs vēl nefilmējām. Es ieraudzīju Brazīlijas kraklu un skrēju skatīties. Un brazīlietis! Un es gribu zināt, par kuru komandu jūs turat īkšķis pasaules kausā? Protams, par Brazīliju. Krakls jau visu pasaka. Nē, tiešām par Brazīliju. Nav citas komandas, par ko jūs līdzi. Nav. Es domāju, ka pasaules kauss varētu būt liels notikums šeit Izrēlā, un tiešām cilvēki šeit patiešām jūt līdz Brazīlijai. Jā, nē, cilvēki ir ļoti sajūsmināti. Viņi ir ļoti sajūsmināti. Šeit ir izvēle starp Portugāli un Brazīliju. Tad tu nezini. Arī Argentīna, bet ir. Es domāju, ka viss izdosies. Nē, ir arī daži draugi no darba, kuri visu laiku saka, nē, Brazīlija noteikti uzvarēs. Tātad šeit, draugi, tieši no Jeruzalemes. Jūs redzat, ka ir daudz līdzjutēju, kas atbalsta Brazīliju. Un vai jums ir kāds vēstījums visiem brazīliešiem, kuri mūs skatās? Jā, es tiešām ceru, ka Brazīlija uzvarēs. Brazīlija uzvarēs un 6. tituls nāks, draugi. Tiešām, cerība mirst pēdējā. Sveiki! Sveiki! Tātad, kā jūs sauc? Mēs esam Brukner ģimene, šis ir Eitāns un es esmu Tuvija. Un par kuru komandu jūs vēlaties, lai uzvarētu pasaules čempionātā? Par Argentīnu vai par Šveici? Šveice. Šveices komanda. Mēs vēlamies, lai Šveici uzvar. Jūs varat sagādāt pārsteigumu, tas var notikt. Es teiktu, ka Šveice un Argentīna tiks finālā, un Šveice uzvarēs, bet es atbalstu Argentīnu. Ko tu vēlies redzēt kā uzvarētāju? Rolando. Es nezinu, ko teikt. Par Miņamālu. Viņš grib, lai uzvar Miņamāls. Un liels paldies jums! Un paldies Brazīlijai, kas mīl Izrēlu. Turpināsim šeit ar mūsu intervijām. Sveiki! Sveiki! Kā jums klājās? Un kā jūs sauc? Es esmu izrēlietis. Tu vēlies, lai kāds uzvar pasaules čempionātā? Kuru tu gribi redzēt uzvaru? Es vēlos, lai uzvar Brazīlija. Jā, Brazīlija. Jā. Un vai jums ir kāds vēstījums brazīliešiem, kuri mūs skatās? Brauciet uz Izrēlu. Brauciet uz Izrēlu, brauciet ciemos. Mēs vēlamies, lai jūs atbrauktu. Esi ebrejs vai neesi ebrejs, brauc. Šī ir zeme visiem, lai visi varētu atbraukt un redzēt šīs zemes skaistumu. Liels paldies! Un vai jūs vēlaties mums nospēlēt kādu dziesmu, vai jūs vēlaties, lai mēs dziedam dziesmu? Tad darabā, mēs varam to izdarīt. Un pat bija iespēja baudīt koncertu. Kā jūs redzējāt, Jeruzāleme ir ļoti satraukta par pasaules kausu, un šeit fano par daudzām dažādām valstīm. Bet tagad es vēlos jums uzdot jautājumu. Atstājiet komentāros, kurai komandai jūs ticat, ka uzvarēs pasaules kausā. Atstājiet šeit savu viedokli. Un es ceru, ka jums patika šis video, un esi tikpat atšķirīgs šodien. Un tiekamies nākamnedēļ.